Es atbildēšu uz vienu no jautājumiem, kuru man iesūtīja kāda mamma. Godīgi sakot, teikšu kā ir, man ir mazliet jocīgi par to runāt, bet tad atkal no otras puses es atceros, ka man pašai, tad, kad man piedzima pirmais bērniņš, es sastapos ar šo, ja to tā var nosaukt, problēmu. Un laika gaitā man izstrādājās kaut kādi savi mehānismi, kā ar šo problēmu tikt galā. Un tāda tēma, par ko es šodien papļāpāšu šeit, ir par to, kā, manuprāt, mammai plānot savu laiku tā, lai neapdalītu sevi un iemācītos respektēt pašai savas vajadzības. Manuprāt, ir tā, ka laiku sev atļaujās veltīt tie cilvēki, kuri sevi ciena. Jo caur šo pašcieņu nāk arī sapratne, ka tikai sevi mīloši cilvēki var mīlēt arī citus, lai cik banāli tas neizklausītos. Man ir kaut kāda tāda pārliecība pa šiem gadiem izstrādājusies, ka sevis cienīšana ir baigais darbs pašam ar sevi. Un tas ir darbs, kas nekad nebeidzas, jo spēku un enerģijas resursi tērējas baigi ātri īstenībā. Tomēr ikdiena jau tāpēc neapstājas, un es pilnīgi noteikti zinu, cik liels darbs tas ir, jo es esmu no tiem cilvēkiem, kuriem regulāri šķiet, ka viņi ir sasnieguši kaut kādu nebūtu punktu savā attīstības skalā, kurā man šķiet, ka ir atradies kaut kāds ļoti veiksmīgs balans starp bērniem, vīru, māju, hobijiem, darbiem un sevi pašu. Bet tad pilnīgi vienmēr viens no šiem stūrakmeņiem sāk ripot lejā no kalna un iegūst nomācošu pārsvaru. Un tas neder nekam, tad atkal sākās šis darbs, lai atgūtu balansu. Turklāt mans novērojums ir tāds, ka mammai kā sugai, ja tā var izteikties, vairumā gadījumā nevienmēr, bet bieži, ir tāda tendence, piedodiet, ja tas izklausās pārāk skarbi, bet sevi žēlot. Sevi žēlošanai es pieskaitu arī to sadaļu, kurā mamma grib izrauties uz kādu brīdi no saviem mammas pienākumiem, bet viņas iekšējā mātes balss sauc, ka brēc, ka tas viņu padarīs par sliktāku mammu. Un tad sāks tāda iekšējā cīņa ar savām vēlmēm, kuras cīnās pret saviem iekšējiem tarakāniem. Uzreiz man arī jāpiebilst, ka es runāju par absolūti parastu mammu ikdienu, kur ir standarta veselība, standarta partneris, standarta intereses ārpus mājām. Ja kāds no šiem faktoriem ir mainīts, tad tā ir cita līmeņa situācija, par ko man nav absolūti nekādas saprašanas, un līdz ar to nav nekādu ieteikumu un nav nekādas reālas pieredzes. Zinu un pazīstu pietiekami daudz mammas, kuras pašas sev izdomā perfektās mātes noteikumus, un tad tos cenšas ļoti cītīgi nepārkāpt, bet vienā jaunākā dienā nāk apgaismība, ka tas viss ir absolūts stulbums, piedodiet, atvainojiet, un perfekta māte, tāpat kā perfekts jebkas neeksistē. Īpaši ņemot vērā, ka kas vienam ir perfekts, tas otram ir pilnīgi miskast un nekam nederīgi. Līdz ar to vienmēr uzstādot šos perfektuma noteikumus, mēs kaut kādā brīdī attapsimies pie tādas kā sienas, pret kuru mēs atsitīsimies un sapratīsim, ka tāda perfektuma vienkārši nav, un tas nav ne interesanti, ne vairs modē, kā man patīk teikt. Kad man piedzima pirmais bērns, man bija grūti gan kaut kur iziet, īpaši sākumā, gan tad, kad es izgāju, man bija grūti nedomāt par to, kā viņam iet, kā ar viņu tiek galā, ko viņš dara, vai viņš jau nav, izkāpis pa 6. stāva logu, vai viņš, bērns, kurš visticamāk nemaz nerāpo un neveļās pat varbūt pašā sākumā, vai viņš nav jau kaut ko izdzēris, kaut kādu ķīmiju, vai viņu pieskata tikpat labi, kā es to daru. Atpazināt mazliet sevi, tad šis video ir jums, un iespējams kāds no maniem ieteikumiem palīdzēs arī jums. Šeit pie šī temata es lieku reiz gribu atgādināt, ka, lai cik atkal banāli tas neizklausītos, laime un apmierinātība ar sevi sākas sevi iekšā, savās smadzenītēs, savā galvā. Un, protams, ārējie faktori to nemitīgi ietekmē, un tas nav mazsvarīgi, bet dienas beigās mēs paši esam atbildīgi par lietu uztveri un par to, kā mēs redzam lietas un par to, kā mēs saprotam
pateikt to izdarīto un noveltu atbildību un vainu uz to, uz kādu citu par to, ka jūs neesat laimīgs, ir vairāk kā negodīgi un būsim reāli, nepareizi. Visu laiku gribās, lai mums iedod kaut kādas receptes mūsu darbībām, bet visbiežāk tas vienkārši nav iespējams, jo katrs cilvēks ir individuāls un katra situācija ir individuāla un katram jāstrādā pašam ar sevi. Mēs vienmēr varam teikt, ka es taču tā gribu kaut kur iziet, bet nekur nē, jo man nav kam atstāt bērnu. Kaut tas biežāk, kā jau es teicu, tā nav patiesība. Kaut vai mazuļu tētis parasti ir viens tāds ļoti labs variants. Un te es piebildīšu vienu zelta patiesību. Mammas, uzticieties tētiem vairāk. Viņi jūs var pārsteigt, tad, kad jūs to izdarīsiet. Jā, viņi varbūt neizdarīs lietas tā, kā jūs to izdarītu. Sauciet, sakiet, ka viņi neizdarīs lietas tik perfekti kā jūs. Bet neviens nekad neizdarīs tik perfekti kā jūs, protams, loģiski, bet tēti var izdarīt lietas citādāk, un tas pat varbūt var dot jums jaunas idejas, kā atvieglot ikdienu, jo ļoti bieži ir zināms, ka vīrieši sarežģīja lietas mazliet mazāk kā sievietes, un varbūt, ka jūs varat kaut ko no tētiem iemācīties. Tāpēc ir tikai loģiski, ka tētis reiz pa reizē ir tas, kurš pieskata mazo, kamēr mamma izskrien izdarīt, kas nu viņai ir jāizdara. Un turklāt atceraties vienu lietu, tētis nav aukle, jūs neatstājat viņu pieskatīšanā. Tētis arī ir viens no vecākiem. Vēl viena lieta, ko es katram tētim gribu ieteikt un atgādināt, mudiniet savas sievas šad tad iziet atpūsties un atvilkt mazliet elpu no mammas pienākumiem bez prasīšanas. Izrādiet iniciatīvu. Un kāpēc? Kaut vai tāpēc, ka pasaulē ir ļoti daudz izslavēti afrodiziāki, piemēram, austeres, trifeles, labs vīns, labs šampanietis, bet viens afrodiziāks, kas ir absolūti universāls un starptautisks un sauciet kā gribat, to ir ļoti grūti pārsist, kad vīrietis izrāda pats iniciatīvu parūpēties par saviem bērniem un aizsūta sievu atpūsties kaut vai uz pāris stundiņām. Ticiet man, jūs sievietes to novērtēs. Un tas ir atkal, tas ir ieguldījums jūsu paša ikdienas labsajūtā, ja to tā var nosaukt. Tā kā mudiniet savas sievietes atpūsties un uzņemieties tēti atbildību. Un jūs, sievietes, atkal ļaujiet tētiem uzņemties atbildību un ļaujiet viņiem būt tētiem. Viņi nav auklis. Ja tētis tomēr nav ar mieru, nav nekā pielaužams vai nav pieejams, kas arī, var būt visādi, tētu darba grafiki un tam līdzīgi, tad jums pilnīgi noteikti ir kāda tuva draudzene, bērnu ome vai kāds cits cilvēks. Izrevidējiet sev to tuvāko cilvēku sarakstu un neizmantojiet par attaisnojumu to, ka jums nav kam atstāt pieskatīt bērnu stundu vai divām, piemēram. Pie tā paša friziera jūs varat pilnīgi noteikti mierīgi sarunāt kādu cilvēku, kurš kaut vai pariņķo ar ratiem ap frizētavu, jo jums nav mierīgs prāts atstāt bērniņu mājās ar šo cilvēku. Ja jums kāds aizliedz reāli iet kaut kur bez bērna, vai arī atļauj un pēc tam par to pārmet, ziniet, es jums tad ieteiktu apsvērt domu pārtraukt komunikāciju ar šo cilvēku, jo tā ir emocionālā vardarbība mūsdienu gadsimtā, tā nav pieļaujama, tā absolūti neiet nekādos ikdienas un dzīves standartos. Mācieties arī palūgt, lai jums izpalīdz. Labi, ja teiksim, tas tētis nav īsti sapratis, ka viņam jāizrāda iniciatīva, tad palūdziet. Man personīgi vislielākā problēma izejot no mājas bija tāda, pirms izgāju uz kino vai satikšanos ar draudzeni vai uz veikalu nopirkt maizi, kas, starp citu, arī man bija baigā iziešana sākumā. Man lielākā problēma bija tā vēlme kontrolēt, pat esot prom. Tad es sāku sevi trenēt, es sāku ar sevi sarunāt tā. Es vispirms veikšu kaut kādas konkrētas darbības, un tikai tad varbūt sazināšos ar mājām un noskaidrošu, kā tur iet. Es, piemēram, ar sevi sarunāju, ka es tagad noskatīšos šo filmu kinoteātrī,
Un tādu varbūt aizrakstīšu īziņu, un arī aizrakstīšu īziņu, nevis zvanīšu histēriski. Un tā palēnām uzstādot sev kaut kādus uzdevumus un laika limitus, es iemācījos, ka es eju prom no mājas, tad es arī tā kā vairāk atpūšos, jo man nav tā ārprātīgā vēlme kontrolēt visu, kas notiek mājās, pat tad, kad manis tur nav. Lai cik liela misija nebūtu bērnu audzināšana, tas tomēr ir darbs. Un pilnīgi noteikti neviens savu darbu nedara 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, un mammas patiesībā tam ir vistuvāk. Un esiet godīgi pret sevi un citiem ģimenes locekļiem un aptveriet to, ka jūs esat pelnījusi atpūtu. Kāpēc gan lai nebūtu? Jūs bijāt pirms bērna piedzimšanas un pēkšņi vairs neesat. Tajā nav mainījies absolūti nekas. Te jāsaka vecā patiesība, kuru skandina praktiski visas mammas, bet ne visas to reāli praksē izmanto. Laimīga mamma ir laimīgs mazulis. Un visi pārējie mainieki tam pa virsu starp citu. Lai spētu dot, ir regulāri jāpapildina savus kausiņš ar jauniem iespaidiem un svaigu gaisu smadzenēm. Un, manuprāt, viens no veidiem, vienīgais varbūt, bet kā papildināt sevi ar svaigiem iespaidiem, ir iziet no ierastās vidus un pamainīt dekorācijas. Līdz ar to, ieguldot sevī, veltot sev šo brīvo laiku, jūs tiešā veidā ieguldat bērnā, jo viņš jūs spoguļo, viņš lieliski redz un mācās no vecākiem, vai viņos ir pašcieņa, elementāra pašcieņa vai nav. Ar mazumiņu, piemēram, ieej vannā viena pati, kamēr bērna tētis paskatās mazo, izej pastaigā, iedzer kafiju pati ar sevi, aizej uz kino, sāc ar mazām lietām. Esi interesanti pati sev, iemācies sarunāties ar sevi, un ja tu būsi interesanta pati sev, ar ko es domāju spēju iziet kaut kur vienai pašai, tad visticamāk tu būsi interesanti arī saviem bērniem, savam vīram, vispār citiem cilvēkiem, jo primāri ir svarīgi būt interesantam pašam sev. Un tad, kad tu kļūsti īstenībā interesants pats sev, tad arī tu daudz mierīgāk spēj veltīt sev laiku, jo, lai būtu interesants pats sev, tev ir jāvelta sev laiks, tev ir jāspēj sakārtot savas smadzenes ārpus visas kņadas, kas notiek komunikācijā ar citiem. Tev ir jāspēj cienīt pašai sevi, un tev ir jāspēj pavadīt laiku divatā pašai ar sevi. Apus beigās es gribu pateikt arī vēl vienu lietu, ka ja jums nav vēlmes nekur doties bez bērna, parasti tas ir īpaši, teiksim, pirmajos 3 mēnešos, 4, un gribas vienkārši būt un baudīt un nekur neskriet, neko nedarīt, lūdzu dariet tā. Lūdzu, esiet harmonijā, mierā ar sevi. Jums nekas nav jādara, tāpēc, ka citi tā dara, tāpēc, ka kāds YouTube kanālā tā teica, vai tāpēc, ka kāds žurnāls tā teica, vai tāpēc, ka kāds blogs teica. Ir normāli gribēt kaut kur iziet ārā, bet ir pilnīgi normāli arī būt iekšējā mierā un harmonijā ar to, ka jums ir iespēja to brītiņu, kad piedzimst bērns, jums ir absolūti iespēja un privilēģija apstāties, nekur neiet, neko nedarīt. Vienkārši būt ar šo jauno statusu, saukt ar to savu jauno situāciju, un vienkārši baudiet. Tas ir, dariet tā, kā jums liek iekšējās sajūtas, jo ja jūs bijāt pietiekami pieauguši, lai jums dzimtu bērni, tad visticamāk jūs esat arī pietiekami pieauguši, lai spētu pieņemt lēmumu par to, kā jūs vēlaties dzīvot savu dzīvi. Vai jūs gribat kaut kur iet, vai jūs gribat iet kopā ar bērnu, vai jūs gribat kādreiz tomēr iziet arī viena pati sakārtot domas. Tas viss ir jūsu iespēja, privilēģija un absolūtākās tiesības. Es ļoti ceru, ka kādam šis video noderēs. Tie, kam nē, tiem nu nē, bet man ir liels prieks un par to iespēju, ka man tika dot iespēja un šī ideja parunāt par šo tēmu. Tā kā mammas, lūdzu, nekašķēties, nespītējieties, vienkārši, ja jūs nežēlojiet sevi, ja jūs gribat iziet, lūdzu, vienkārši dara.